Debašu laika apvienošanai. Cienījamie kolēģi, es ar prieku skatījos, kā jūs klausījāties mūsu bijušā premjerministra Kučinska runā, un tāpēc es arī gribu sākt ar to labāko. Man tiešām patika krietna daļa no Ropeņa kunga teiktā, un tik tiešām viņš man iepriecināja, saprotot, kāds ir tas pareizais ceļš droši vien. Jā, protams, LIA reforma, tas ir pareizais ceļš, lauksaimniecības datu centra apvienošana ar LOSP ir pareizais ceļš gandrīz. Un, protams, iedzīvotāju ienākumu nodokļa administrēšanas vienkāršošana ir pavisam pareizais ceļš. Bet tas ceļš šobrīd nav ceļš, tas ir tāda maza šaura taciņa. Jo paskatoties šo 3 gadu budžetu, ir redzams, ka tā ir pilnīga kopija, mazliet uzlabota kopija no iepriekšējo gadu budžetiem, un ir redzams, ka šie 3 gadi būs tādi paši. Ka tas būs tas pats budžets, tāpat veidots, ar kaut kādu mazu kosmētiku, kādas skropstiņas uzķēzītas, kaut kādas lūpiņas uzkrāsotas, ja, lai labāk izskatās. Bet patiesībā tā doma ir pilnīgi nepareiza. Mēs šādi strādājot panākam to, kad arī turpmākos 3 gadus nekas nemainīsies, un tie 1000 ierēģņu atkal rakstīs dažādas stratēģijas, plānus, pamatnostādnes, nosvīduši to darīs. Citi 1000 ierēģņu rakstīs tāpat nosvīduši atskaites, dažādus citus dokumentus, un vēl milzīgs bars uzraudzīs un pārbaudīs, vai viss ir pareizi uzrakstīts un viss ir pareizi izdarīts, vai mēs ejam pa pareizo partiju nosprausto ceļu. Un tā mēs vienkārši iebrauksim grāvī. Un tā mēs sapinām to valsti un uzņēmējus tajās birokrātijas važās, un nekādi negribam tās važas noraut. Raugiet, nav jāprāto, kā samazināt kādā iestādē štatu, uzkraujot citiem cilvēkiem dubultu darbu. Ir jādomā, kā kaut ko nedarīt. Jo pilnīgi noteikti, ja mēs tā krietni papētītu, tad puse vida var iet mājās, puse ceplas, pasarg Dievs, var iet mājās, un vēl tā padomātu, arī dažu labu ministriju varētu krietni patīrīt. Vienkārši tas ir jāgrib. Un esmu pārliecināts, ka šādi mēs atrastu naudu gan māmiņu algām, gan arī onkoloģijas pacientiem. Bet viss 3 gadus joprojām paliks nemainīgi. Kā teikt Jensītis, un āmen. Cienījamie kolēģi, raugiet, darbs mērkaķi esot pataisījis pa cilvēku, bet tālākā attīstība, tālākais progress, to veicināja slinkums. Un arī šeit es aicinu tomēr paskatīties, ko mēs tiešām varam nedarīt. Ja mēs turpināsim peldēt pa šo birokrātijas straumi un nemēģināsim paši airēt, tad, ziniet, arī nākošie budžeti būs tā kā tādi pelēki, mazi kamzolīši. Rausti tās stērbeles, cik gribi uz leju, bet kā šekums pliks, tā pliks, jo vienkārši trūkst prāta un vēlēšanās uzvilkt bikses. Paldies!